ka te karavīri, kā teikt, diena būtībā, kā teikt, ka, es pats būtībā dzimis, kā teikt, ka Rīgas rajonā, kā teikt, ka, nekad, ja kad, iznās tā vienkārši, ka nav nācis, ja kad nekad arī, kad svinēt būtībā, ja Krievu laikos, ja kad bija citādīgi, kā teikt, ka tā, latviešu, ka tā cita, es vienkārši tā, ja kā teikt, steigā, vienkārši, kā teikt, man patīk, ka teikt, tā, parunāt latviešu jaunatni. Ko latvieši, kad jaunatni, kad domāja, ka šodien, kā teikt, kad... Ko es domāju par jauno puiku, ka viņš tā atnāca, kāds maziņš, un tomēr viņam arī patīk šie svētki? Es domāju, gan kā teikt, ka, kā lai pasaki, kad ir. Ko tu zini par 11. novembri? Es zinu, ka 1919. gadā bija uzveikts Krievu karavīri ar latviešu spēku. Piedalījās karavīri gan mazie, gan lielie, gan studenti, gan vienkārši skolēni. Un šajā dienā bija uzveikts Krievu karavīri. Kāpēc to sauc par 11. aprīli? Tāpēc, ka nevis 11. aprīli, bet Lāčplēša diena, tāpēc, ka Lāčplēša bija ļoti stiprs un viņām bija ausis kā lācītim. Un viņām bija ļoti varens spēks no tēva Lāča. Ļoti labi. Paldies! Ļoti labi.